Labdien! Šodien ir kārtējā podkāsta rakstniecības virtuve epizode. Pie mums ciemos Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs Arno Junze, filoloģijas zinātņu doktors, milzīgi daudz grāmatu autors. Par to mēs arī noskaidrosim sarunas gaitā. Bet es uzreiz gribēju arī pateikt, ņemot vērā, ka tu nāc arī tā kā mazliet no žurnālistikas puses, jo tu arī vadīji kultūras nodaļu NRA un arī daudz publicistika raksti, arī daudz komentāri dažādi. Tad kurā brīdī tu saprati, ka tu vairāk tomēr sevi izjūti un izproti kā rakstnieku, nevis vairs kā žurnālistu? Labdien visiem! Jā, zini, man tas ceļš uz to literatūru bija diezgan ilgs un ar lielu iekšēju pretošanos. Jo, redz, es sāku 90. gados. Faktiski bija tā, ka es 91. gadā, tas laikam bija jūnijas, saņēmu universitātes diplomu un sāku savus darbu gaitas kaut kad augustā un sāku strādāt Zinātņu akadēmijā. Un kaut kādā trešajā reizē, kad es tur parādījos, viņš tas krievu kara helikopters ar ložmetējiem skatījās 13. stāva logā, un es tur sēdēju pie galda un domāju, viņš šaus vai nešaus. Un bija augusta pučs, kaut kas tāds. Un kaut kā tas bija vispār tas brīdis, kad Latvija mainījās un visa dzīve mainījās. Un no sākuma es biju literatūras zinātnē, tad es sapratu, ka ar literatūras zinātni es nomiršu un izputināšu arī savu ģimeni un visus pārējos, jo ne tur paēst varēja, ne tur varēja par dzīvokli samaksāt. Alga bija kaut kāda 40 lati, man liekas. Par dzīvokli bija jāmaksā 60, un tad es pārgāju uz žurnālistiku. Un tā es ilgu laiku dzīvoju žurnālistikā un skatījos uz rakstniecību, zini. Tur 90. gados visus autors, manuprāt, maksimāli apzaga. Autortiesības visi ignorēja, notika tas, kas notika. Un turklāt vēl bija tas, ka latviešu lasītājs beidzot dabūja ārzemju lielo, labo, skaisto, ģeniālo literatūru. Viss tā mēslu strauma tulkotā te plūda pāri. Un, protams, Latvijas rakstnieki un latviešu rakstnieki bija vissliktākie. Pa viņiem pat labāk bija trimdas autori, kur taču arī bija ļoti ģeniāli. Tur tādi viļņi bija jocīgi. Un par to. Trimdas viduvēji autori pārpludināja tirgu, jā, tā tas notika. Ne tikai viduvējie, tur viss, kas bija, tur Jā. gāzās iekšā, un jebkas bija labāks par tiem latviešiem, un par to tagad var ironizēt, bet tas kaut kā bija jāpārdzīvo. Un tad es tā skatījos, klausījos stāstus, kā viena tulkotāja, tulkotās literatūras tātad izplatītāja, nevarēja dabūt no apgāda honorāru un norāva tur faksa aparātu. Toreiz bija tie faksa aparāti, atceries, kā honorāru un Es atceros, jā. aizstāvju māju, ja? Un visādi šitāds tas, un es domāju, kas esmu galvas aspiedis tur kaut kā mēģināt visu, un aizgāju uz žurnālistiku, bet, laikam jau dzīvē agri vai vēlu viss kaut kā nonāks savā vietā, un tā es arī sāku rakstīt. Neatceros, man šķiet, ka tā pirmā, tāda īstā grāmata bija tie putekļi smilšu pulkstenī, un tad es arī sapratu, ka es gribu rakstīt, un drusku arī apstākļi tajā brīdī bija mainījušies, viņi bija labvēlīgāki nekā tagad. Un tā es to liktenīgo izvēli izdarīju, ko tagad var nožēlot līdz mūža beigām, bet var arī Nē, nenožēlot. kur nu vairs nožēlot, tu jau esi savā elementā, vairāk un mazāk. Mēs visi cenšamies būt savā elementā rakstniecībā. Jautājums ir, atklācoties to putekļi smilšu pulkstenī, es to grāmatu īsti nesapratu, bet es esmu ļoti lielā sajūsmā par Gardo Vistiņu nedēļu, un tu man esi uzlīdz diezgan augstu latiņu par tiem 90. gadu šiverīgajiem cilvēkiem, bandītiem un dažādiem uzmetieniem un visiem šajā grāmatā, un es gribu radīt kaut ko labāk. Es pagaidām vēl tikai rakstu un perinu, vai vismaz līdzvērtīgu. Tev tiešām man tā grāmata arī tur ļoti labs ironija, labs humors, tādi pārsteidzoši arī sižeta likloči. Kā tev tā Gardo Vistiņa nedēļa, kā tu vispār pie tā nonāci? Es saprotu, ka tas ir arī kaut kas no dzīves noskatīts, jeb kā. Tur, zini, tas bija ļoti vienkārši. Man šķiet, kaut kādā 2001. vai 2002. gadā, es tagad neatceros, vārds sakot, preses namā toreiz bija tādi pilna mēroga literatūras jaundarbu konkursi. Un tur varēja pieteikt gan romānus, gan stāstus, gan bērnu literatūru, gan dzēju. Tas bija tāds unikāls gadījums. Man Jā, šķiet, aktīvi sabiedrības presinams to rīkojas, tā saprot, jā. jā, 2 gadus to rīkoja, un pēc tam tas viss, protams, nogrima un tika nogremdēts, kā pie mums visas labās lietas.
Un es būtībā to krājumu uzrakstīju tam konkursam. Nu, man teica, fuj, Junzi, kā tu tik riebīgi vari rakstīt par mūsu 90. gadiem un brīvību, un ej dillīties ar to savu krājumu. Apmēram tā, ja. Un tad pēc tam viņš ilgi nostāvēja, un beigās tad pienāca, nezinu, kā tur sagadījās ar zvaigznā ABC. Viņi teica, vai tev kaut kas nav? Un es atcerējos to krājumu. Viņi teica, dod šurp, paskatīsimies. Un tad es tiešām izvilku viņu 10 gadus, viņš vairāk bija No nostājis. papīra groza izvilki. Nu, ne no papīra groza, jā, bet no datora. Ja? Reāli man nepatika tur viens stāsts. Es viņu izsviedu, uzrakstīju to gardo vistiņu nedēļu, no turienes arī tas nosaukums. Un tā viņš arī aizgāja. Un īstenībā, jā, nu, es esmu ļoti priecīgs, jo tas ir faktiski no tā krājuma tie stāsti man ir gan angļu valodā, gan franču valodā, gan man šķiet vēl kaut kādā valodā. Nu, jā, es teiktu, ka tur To šo daudz krājumu dzīves pozas. lozējies slavas saulītē šo krājumu mazliet. Grūti pateikt. Zini, toreiz, kad es rakstīju, nu jā, tur bija tā, nu, es 90. gados arī visu kaut ko pats darīju un vajadzēja izdzīvot. Kā mēs visi, jā. Jā, un tad es vienu laiku tur biju namīpašuma pārstāvs, tad es atceros, ka man mašīnai vienreiz riteņus nevis noskrūvēja, bet aizskrūvēja, nu tā, lai pa ceļam nobirst, un es varbūt nositos kaut kā. Pēdējā brīdī apstājos, jau sāku stūri šitā kratīties, un tad tur viens uzgrieznis bija palicis. Un kaut kāda tāda visādi brīnuma, nu, es domāju, 90. gadi jau katrs var, kas toreiz dzīvoja, kas bija, nu, tādā apzinīgā vecumā, var uzrakstīt kaut ko līdzīgu, jo visi tie melnie stāsti tur bija. Es atceros arī, ka nu, izdevēja Vīka Ilblaka toreiz, kad to grāmatu vēra vaļā, tad viņi teica, jā, viņi arī ir brīdināta izdevniecībā nekādā gadījumā nekāpt mašīnās, nebraukt pāri Daugavai, jo tur tā, ka pa vidu tu līgumu paraksti, tad tev iesviež Daugavā, un tad otrā pusē tā mašīna jau ir bez tevis, bet ar līgumu, kur tu esi savu firmu atdevis kādam citam. Nu, viss, kas tur notika, nu, es domāju, tur ir tāda baisa melna realitāte, ko var atspoguļot tikai caur melno humoru. Un tā viņi tur, nu, tagad jau kaut kā jau zina, kā tik tālu tas aizgājis ir, ka pašam jau liekas, vai es vispār maz to esmu rakstījis. Nu, Jā, mūsu nesenā vēsture, kas jau pārvērtusies par īstu vēsturi. nu jā, tas ir, nu, zina kā, tu jau nesaproti to, ka tev liekas, tu vienmēr esi jauns, skaists un viss ar tevi notiek, un tad vienā brīdī tu saproti, tev tur ir matu sirmi, tur vēl kaut kas, un tad Zodi sāk krist ārā, sāk izregulēties. Jā, tad tavi kaut kādi draugi un biedri un paziņas pēkšņi tu sastopies ar citiem viņu bērēs un kaut kas tam līdzīgs. Nu, tā dzīve, tā jau mēs visi paliekam pa vēsturi. Kam tur bija tas grupa visiķis, tā skaistā dziesma par tām fotogrāfijām, kas tur izbalo vienkārši. Tā jau mēs arī izbalojam kā fotogrāfiju. Bet es saprotu, ka tu tādu 90. gadu mazliet pieredzi ieliki arī tajā sarkanā dzirsudrabā būtībā tajā. Mēs 20. gadsimta, varbūt tajā sērijā, tu sarkano dzirsudrabu, tu nomet Ļeņinekļu novākšanu un viss cits lietas, tur iekšā ir, es saprotu. Nu, jā, sarkanais dzīvesudrabs, tas bija nu, tāds savā ziņā turpinājums, jo Gunda Grepša man piezvanīja, teica, nu, tu esi uzrakstījis gardo vistiņu nedēļu, tu esi vienīgais, kas par 90. gadiem var uzrakstīt. Eksperts, guru. Guru, jā, nu pie mums jau ļoti viegli kļūt par guru, bet tajā laikā nebija nekāda teksta. Un kaut kā, man liekas, mēs tā vispār ļoti slimīgi pārdzīvojām to savu pieredzi un to pazemojumu 90. gados. Un es biju droši vien viens no pirmajiem. Es gan nedomāju, ka pirmais, kas to bija sācis tā kā rakstīt, es domāju, bez manis un pirms manis tur bija autori, bet nu, Gundaga man piedāvāja, tā bija tad liela iespēja. Es domāju, nu kāpēc nē? Un tas bija tas arī tiešām tā sarunā telefonu bija tas joks, ka es teicu, nu, ja es rakstīšu, tad man tur pliks vecs izskries Amerikas prezidenta vizītes laikā pie brīvības pieminekļa. Jā, ka Klintons bija, es redzēju to visiem snaiperiem, es visu to redzēju. Jā, tā kā, nu, tas viss tur tā kaut kā salikās, un es esmu priecīgs, ka es uzrakstīju pa visiem 90. gadiem, jo man bija tā baigā problēma, nu, zin kā, cits tur rakstīja arī pa kaut kādu vienu notikumu un kaut kā tā, bet man gribējās to visu panorāmu parādīt, un tad bija diezgan sarežģīti arī izdomāt, nu kā to salikt vienos vākos, lai to viens lasītājs var izlasīt. No sākuma tā grāmata bija divreiz biezāka, bet
tur zem atveries, ja to visu sākt publicēt, tur nu, cilvēki lasot nomirt Man viņa vienkārši. likās pat sarežģīti. Man bija grūti pieslēgties tam tā informācijas, tam blāķim, tam visai tam dziļai domai. Man atklāt, viņa likās pagrūti uztveram, bet tas varbūt tikai man vienkārši. Ja, tā. Es pieļauju, nu, zin kā, man šķiet, ka mums jau tās grāmatas vispār ar to ir labas, ka vienam patīk vienas grāmatas, otram otras grāmatas, un es jau sen esmu kaut kā ar to samierinājies un apradis, nu, kā teica Uldis Bērziņš, nu, ja tev nepatīk tā grāmata, liec nost, reku, man aiz muguras plaukts, ņem tur grāmatas, pietiks visam mūžam, ņem to, ja, varbūt pēc 10 gadiem tu atnāks pie tās grāmatas, kas tev šobrīd neuzrunā. Jo tas ir dialogs ar grāmatu, jebkurā gadījumā, un tu kā autors jau to nevari paredzēt. Vai tu uzrunāsi, vai tu neuzrunāsi, vai tu patiks, vai tu nepatiks, un tev arī nav jāparedz. Tev tavs uzdevums ir uzrakstīt, un galvenais ir uzrakstīt. Tad Jā, viss jau arī un ir jau pēc tam tādas grāmatas, kas ilgspēlējuši plats, ka man arī tur, tiksim, Mēsra romāns vai Morberga romāns, un ka tur cilvēki pēc tam 10, 15 gadus viņu meklē, pērk un lasa un slavē, un ir grāmatas, kas ātrāk aiziet vienkārši, tiksim, tādā aizmirstībā, un ir tādas grāmatas, kas ilgspēlējuši plats. Man jautājums ir, vai, nu, ņemot vērā, kā mēs zinām, kā top apmēram literatūra, un kaut kādā brīdī visu laiku mēģina tas iekšējais kritiķis, tas iekšējais cenzors, jeb redaktors ieslēgties, ja, tajā brīdī, kad mums ir tā spontānā doma plūs, un mēs rakstam, mēs pierakstam, mēs radām tēlus, situācijas, dialogus. Kā tu spēj to, ņemot vērā, ka tu esi literatūras zinātnieks arī, filologs, kā tu spēj to iekšējo cenzoru, to kritiķi, to apklusināt, nolikt, kaut kā nostumt malā tajā brīdī, kad tu radi? nu, tālēni sakot, es to iekšējo kritiķi un visu esmu jau tajā brīdī, kad es sāku nopietni rakstīt, esmu viņam lāpstu pa galvu iekrāps un sev pagalmā apracis. Man tas galīgi neinteresē. Jo principā tu nevari būt sev kritiķis un tu nevari būt radītājs. Tavs uzdevums ir radīt, un pēc tam, kad tu esi uzrakstījis, nu, tad tu, protams, tur lasi un strādā un slīpē to darbu, bet pasarg Dievs, lai tur sāktu domāt, vai tas ir reālisms vai maģiskais reālisms. Man kādreiz uzdod kaut kādas baigas sarežģītos jautājumus Vai par manām psiholoģiskais grāmatām. realisms, vai kaut kāds Latvijas-Amerikas, Jā, kaut kāds, kā tu saki, tas es maģiskais, pat jā, vai? nevaru atbildēt uz tiem jautājumiem, tāpēc, ka es vienkārši par to nedomāju, man nav interesanti. Man ir interesanti rakstīt tajā brīdī un ķert to, kas man tur nāk, jā, un galvenais ir tikai. Nu, zin kā, ka tu to dari puslīdz konceptuāli un ka tev ir savs plāns, ka nav gluži tā, ka tas romāns uzraksta tevi un tur aiziet kaut kādā pilnīgā sviestā. Tu esi domājis vienu, bet viņš tur stūrē uz otru pusi. Nu, tas gan laikam ir jāiemācās agri vai vēlu, ka tu tomēr nu, tā kā ņem virsroku par to darbu un uztaisi to, ko tu gribi. Jo savādāk jau tur var reizēm tiešām līdz sviestam aiziet. Bet es saprotu, ka būtībā tomēr apziņas plūsmas tehnika tomēr nav tas nav labākais padoms arī tīpaši iesācējiem, ka var tā aizrauties it kā par sevi tīksminies, tev kaut kāda plūsma, bet beigās vai tur sanāk literatūra, varbūt tur sanāk kaut kāds hibrīds, ja, vai pa vidu kaut kas. Nu, zini, man liekas, tas, kas sākumā ir ļoti svarīgi, es nezinu, kā tas ir dzējā, nu, tur droši vien tu paņem to dzējoli, ja? Nu, tas ir kaut kas cits, un tā ir pavisam cita tehnika. Bet prozā ir jāplāno, ir jāizdomā, ir varbūt jāuzraksta to galveno varoņu raksturojums, lai tu viņos nepakaries. Ir vajadzīgs visas tās idejas. Nu, kādreiz ir tas vārds sinopsis vai sinopse, kā Jā, nu jā. viņi to latviski izrunā. Kaut Premisa un kādas tādas sinopse. lietas Premisa un nodara. Jā. sinopse, divas svarīgās lietas, jā. Un tas īstenībā tas nav tā, ka nu, es zinu, visās tajās teorijās arī kaut ko tādu saka, bet reāli, nu, ja tu gribi uzrakstīt to, ko tu gribi uzrakstīt, tev ir jāsaplāno. Un tā plānošana un viss šis te darbs, strādāšana ap to romānu, tur arī ir tas radošais elements. Tajā brīdī, kad tu vienkārši trūli sēdi pie datora, tur nē, no viņa nos dienām un dragā pa tiem taustiņiem, nu tas ir tas melnais darbs, jā, bet, teiksim, saplānot un izdomāt un tad nesāties ar to ideju, kamēr viņi ir gatavi, un tas ir tas, man liekas, tas radošums. Un man tas radošums, kurš ir arī savā ziņā ilgtermiņā, tu tur var 2 gadus nesāties ar to ideju, ja, ir patīkamāks un interesantāks un aizraujošāks nekā tā, hop, es tur paņem un ir, ja, un Jā, ir lielāks skaits ir, no tās iznēsāšanas nekā pat no atvēršanas, no atvēršanas brīža, jā. nu, jā, kaut kas tāds, jo nu, zin kā, nu, katram jau ir savādāk, bet tad, kad es, piemēram, redzu, ka
ka cilvēks ir baigi forši iesācis kaut kādu tekstu un nevar pabeigt viņu, kas ir tā latviešu literatūras lielā problēma. Arī, nu, tur acīm redzot, tā sākuma ideja ir, bet tā beigu, tā plāna nav, un viņš tev kaut kur aiznes. Protams, Izplēnē kaut kur jā, otrajā trešdaļā vienkārši visu izšķākst un izplēnē. Jā. un noturēt līdz galam, nu, tur ir tā lielā māksla. Nu, zin, kā, es jau nevaru teikt, ka es arī baigi māku, bet nu, katrā ziņā uz to ir jātiecās visiem autoriem, kas raksta, ka, nu, ka tu nepazūdi tajā romānā, ka viņš tev izdzīvo līdz galam. Un kad tu uzraksti to romānu, nevis romāns uzraksta tevi. Nu, var tur pirmo romānu tādu vai divus Nu, jā, romānus. jā, nu pirmo jau var no dzīves norakstīt, jā. No bērnības, jaunības atmiņām var norakstīt pirmo. Nu, ja tev ir bērnības, jaunības atmiņas, ja tu raksti 20 gados, tad tu mēģini reflektēt, ja, milzīgi. Un tad varbūt ir grūti reflektēt, ja tas spogulis vēl neko nav uztvērs. Nu, bet arī tā ir tā. Bet tad katram romānam arī radi kaut kādu mapi, kaut kādas tur, nezinu, mapis ar materiāliem, kaut kādiem izkopētiem vai kaut kādām piezīmēm, kaut kādām schēmām, ko kurš varonis, kurā laikā, kur dara, tur paralēlās līnijas, kaut kādas izžet, un tev pat tik saržīt notiek viss tas. Nu, teiksim, kā kurā gadījumā ir, kur man tas ir galvā, ir kaut kādas pamatlietas pierakstīti vārdi, nu, teiksim, lai ir jūras, un pēc tam nav jēkabs, ja, vai kaut kas tāds. Un vecums un tādas lietas, bet un tā kādreiz tu domā, tev nedara īsti, un tad tu tur pārtaisni. Vispirms Jurim ir 35, pēc tam viņam ir 46 vai otrādāk, ja kaut kas tāds. Ja, bet, nu, piemēram, ar sarkano dzīvesudrabu man tur visi notikumi bija par katru gadu sadalīti. Bija arī pie katra tas vēstures notikums, kas tajā brīdī bija. Nu, tas bija viss sarežģītākais. Tur bija lapa čupa, pēc tam bija grūti viņas visas nodedzināt, jo tas A4 formāta papīrs, man liekas, tur vairs diezgan maz tā papīra iekšā. Tur kaut kādi visādi plasmasas piejaukumi. Un katrā ziņā laukos krāsnī viņš vairs īpaši nedeg. Te nācās uguns, kurā to visu stūķēt iekšā, un tad tās lapas tur tādas apdegušas melnas, tur lidoja pa gaisu. Bet jā, nu, tur, kur nu, ir vajadzīgs šīs visas lietas, jo tā ir tā parasti arī, nu, ko tulkotāji saka, tā kļūda, ka atnāk kaut kāds teksts angļu valodā. Un tur cilvēks paceļ sarkanu vīnu glāzi, nu man ir Jā. krūze, ja, teiksim, ar tēju šobrīd, bet nu, es nākamā brīdī nolieku kafijas krūzi malā. Ja. Nu, tāds kaut kāds tās loģikas kļūdas, lai izvāktu. Nu, un tas tā ļoti, ļoti noderīgi ir. Tā plānošana, nu, jā, nu, varbūt liekas, zin, ka tā kā tāds grāmatvedis runā, bet nu, tur nav nekā, nu, tāda grāmatvedība, bet tur ir tas radošums iekšā, ka vari visu precīzi salikt pa plauktiņiem, un tad tev ir viegli rakstīt. Tu jau redzi arī, tur bija tas, un ne tālāk. Nu. Īstenībā es, ja godīgi arī izteikšu vēl vienu komplimentu, šajā gadījumā es nekādā ziņā tev nepīlienu, vienkārši mums tāds podkāsts, kas izsaka arī komplimentu. Par Bergu un Relikviju medniekiem, man liekas, tas bija ļoti tāds interesants, tāds, nu, tā kā, nu, es saprotu, tā kā kripto trillers vai vispār tāds asa sižeta trillers, un man īstenībā tas varonis likās simpāts, man patika, kā tu vazāji lasītāji aiz deguna, kā tu visu to aizputi iepini un visu to Romu un tur Venēciju un vispārējo. Es teiktu, ka tur kaut kas tāds, nu, tāds potenciāli tāds tiešām tāds Latvijas Dens Brauns gandrīz izšķīlies. Jautājums, kāpēc tu tur nesataisīji 5-6 romānu sēriju, neiekaroja visu Eiropas plaukts ar šo Berga seriālu? Jā, zināt, tas jautājums, tā, kad es to grāmatu uzrakstīju, tad nu, man šito teica, nu jā, Junze jau raksta, lai tagad viņi tur tulkot ārzemēs, nesaprotot to, ka ārzemēs katrā valstī ir pa kaut kādiem 50 šādiem rakstniekiem, Es kas kaut kā ticu. līdzīgi to mēģina rakstīt, ja? Un tur kaut kur izsisties, nu, sevišķi no mazās Latvijas, teiksim, atklāti ir nereāli. Vismaz tā ir līmenī, kur tev sāk maksāt honorārus un kur tad tiešām tas ir nu, reāls materiāls atspaids. Nerunāsim par tām mazajām izdevniecībām un visu to, kur mēs tagad esam. Bet man īstenībā bija divas lietas. Man ļoti gribējās to trilleru uzrakstīt, un tur gan nebija nekāda plāna. Es viņu uzrakstīju kaut kādās 20 dienās. Es rakstīju tur pa 18 stundām reāli dienā, un kaut kā tā man tā ideja bija. Tā kā es gāju gulēt, tad es sapnī redzēju nākamo nodaļu, tad es lecu augšā un kamēr neaizmirsu rakstīju, un pēc tam man bija diezgan ilgs periods, apmēram gadu, ka man īsti ceļgali nelocījās, jo es tur gultā rakstīju. Nu, vispār bija diezgan grūti atiet no tās grāmatas pašam, bet
Bet jā, man toreiz arī kaitināja ļoti tā latviešu, teiksim, arī lasītāju un arī kritikas tā attieksme vispār pret to vieglo žanru kā tādu. Tas bija patiesībā ārkārtīgi Vieglais aizvainojoši. žanrs nenozīmē, ka viegli tu šis baigā izpēti ielicis tur iekšā. Nu, Tas ir protams, nopietni, ka jaudīgi. izpēte tas ir viens, bet mums bija tāda attieksme, ka mēs jau tikai to nopietno rakstu, nu, to vieglo, lai citi raksta. Bet īstenībā tam latviešu lasītājiem ar tiem amerikāņu tekstiem vai britu tekstiem ir diezgan grūti asociēt sevi, jo nu, darbība notiek viņam nezināmā vidē un tā. Un par to izpēti, protams, jā, ka mēs tur no tās vija labikāma gāju uz leju, uz kolizēju un mērīju tos attālums, jo man tur ir, ka viņš tur mūk no tā Jā, ļaunā vieša, cik un tad soļi, cik iedod metri, jā, viss tā precīzi. tur reāli viss ir sarēķināts. Un es zinu, ka ar to grāmatu pēc tam cilvēki brauca uz Romu, staigāja pa tām baznīcām un vietām, kas tur bija aprakstīts. Jo nu, tas reāli viss bija ielikts tā, kā ir. Ja es esmu Un divreiz bijis Romā, es tiešām ticu, ka tur tas tā ir arī ir. Es apmēram man ir priekšstats, jā. Jā, jo tur tas pats, nu, zin kā, no Dena Brauna tur ir noteikti. Es tur mācījos, un vispār Dens Brauns bija tas, kas Bens man Brauns no dzīvi visiem baudīja. citiem ir mācījies. Viņš ir normāls arī, kā saka, špikotājs. Bens Brauns ir malacis, jā. Viņš sintezē. Ne tādā ziņā vienkārši, zin kā, es jau arī biju tāds latviešu kritiķis, to nopietno literatūru, no literatūras zinātnieks, visas šīs lietas, un tad man bija iespēja aizbraukt pirmo reizi uz Florenci un pēc tam uz Barcelonu, tikties ar Denu Braunu, tad, kad viņam bija tās pasaules pirmizrādes viņa jaunajiem romāniem. Tūris, jā, tūris, jā. Nu, tur bija tāda milzīga atklāšanas šovi, varētu tā sacīt. Teiksim, atklāt, tās bija pirmizrādes, nevis tūri. Nu, tur bija tāda tehnikas brīnuma, kādas es vispār neesmu Latvijā redzējis. Nu, un, kad tu pirmkārt varēji viņu vērot, un otrkārt arī ar viņu aprunāties tur 3 minūtes, tad kaut kā, nu saprot, nu, tad, kad Florencē es redzēju tādu situāciju, ka Ķīnas un Japānas turisti sēdēja tajā laukumā pie Palazzo Vecchio un gaidīja, kad nākamajā dienā ekrānā tur parādīsies milzīgs ekrāns, bija izlikts, parādīsies Dens Brauns, un viņi tur visu nakti sēdēja. Nu, tad tu saproti, ka cilvēkam tomēr ir ietekme pasaulē, ja, un Ir, ir. ka tas kaut ko nozīmē. Gal galā, kad viņš parādījās, tur runāja pamatā divi itāļu onkuļi, kur, nu, protams, māk takšķēt, nu, itāļu valoda vispār ir burvīga šai ziņā. Viņi jau tur var stundu runāt un pateikt vienu teikumu būtībā. Un tas Dens Brauns tur atbildēja ar jā un nē, un tie Japāņi tur reāli fotografēja visu laiku un bija pilnīgā sajūsmā. Viņi bija redzējuši savu elku un tā. Nu, tas Nu, tomēr mani tas iespaidoja. Jā, nu, labi, bet, Arno, bet tas un, nozīmē, ka, teiksim, tas tomēr tā romāna atzīšana Berga vai tie panākumi tev nedēļu pamatus, ka tu to otro daļu tagad laist ārā vai trešo, nu. tas ir man slinkums rakstīt tos turpinājumus. Es vienu bērnu grāmatu reizēm uzrakstu, bet arī tikai tad, kad nu, tā iepriekšējā ir pilnīgi izdzēsusies, kad es zinu, ka tā jaunā grāmata būs labāka par to iepriekšējo, un tas, kas tagad iet Krievu teātrīs, Šušniks un Jā, jā. Spoku mūžu, bet to var darīt tajā brīdī, kad iepriekšējais jau ir tā kā nodzisis. Bet kas attiecās uz Bērgu, man ir tepat šī datorā, es domāju, tur kāds 90. 100 000 zīmes apmēram, kuras stāv jau nesu cik gadus, vienkārši kaut kā, nu, ar visiem veidenbaumiem un Par to mēs vēl parunāsim. sarkanajiem dzīvesudrabiem tas kaut kā pagāja malā, bet varbūt, ka kādreiz es to arī uzrakstīšu. Tagad gan ir tā problēma. Pensijas gados varbūt, jā. Nē, nu, ne pensijas gados, kaut gan cik līdz tai pensijai nav pārāk daudz palicis, bet, pasaule ļoti mainījusies arī. Tagad jau mums milzīgs feminisms ir un pasarg Dievs, ja tur jau bija satraukums toreiz, jo tā viņu varona, tā Linda bija drusku apaļa, un vai viņa drīkst būt apaļa, un viss šīs lietas Jā, tur. jo Bergs ir mačo, viņš ir alfa tēviņš, viņš tomēr uzvedās kā alfa tēviņš, runāsim atklāti. Jā, nu tieši tā. Bet tu saproti, ir vai grūti uzrakstīt šādu žanru grāmatu, ja tu ievēro kaut kādas feminismu postulātus. Vai nu tev ir grāmata, vai tev
Nu, tas jau tās visas ir iebeklības, kas notika Džeimsa Bonda pēdējā sērijā, kuras vispār tur nebija vērts skatīties. Un es vairāk arī neskatīšos šo filmu un netaisos tērēt par to Nē, savu nevar. līdzekļus, jo, nu, Tā frančīze ir nomirusi, tur viss tur čau, tur nebūs. tieši tā. Jo vai nu viņš ir vai nav. Nu, tā kā nu, tu vari pieliet konjakam tēju, bet nu, tas vairs nav konjaks. Nu, un viss. Nu, nav jau obligāti arī, nu, var arī tējai pieliet konjaku. Tā Nu, vairs līdzīgi arī. kā, līdzīgi kā tam Bornam arī, teiksim, pielika punktu, tā kā vienkārši saprata, ka tas, ka vairs jaunos laikos nevar uztaisīt tādu normālu asiņainu trilleru, teiksim, ka kauns to taisīt apmēram no sērijas. Nezinu, vai vienkārši ir kaut kādas idejas, kas sev tā kā ir izsmēlušas, un tu nevari Bet es labāk. gribētu uzreiz pateikt, ka tev tomēr ir super tas vienīgais liecinieks. Es viņu izlasīju ar lielu baudu. 21. gada vienīgais liecinieks un tā viļņa un visa tā sazvērstība, tās aizkulises un to, ka tu tam varonim tomēr var just līdzi un var ne tikai līdzpārdzīvot, bet tiešām gribās, lai tas viss tur atrisinās un nokārtojās, un viņš ir tur ieķēpājies dziļi. Tas vienīgais liecinieks, manuprāt, arī ir tāds ļoti netipisks tev. Tas tomēr arī mazliet tu tur esi pagājis kaut kādā citā virzienā. Varbūt tev par to kaut kas ir sakāms. Nu, principā tā bija tāda grāmata, zinu, tajā laikā es diezgan daudz braukāju apkārt, un tu aizbrauc kaut kur ārzemēs viesnīcā, bet, nu, faktiski tie visi bija darba braucieni, ja, tur saistībā ar mūsu literatūras eksportu, ar tādām lietām arī kā Rakstnieku savienības priekšsēdētājs, nu, tur diezgan daudz tādas darba tikšanās un kaut kas. Un tā aizbrauc, un tev viesnīcā nav ko darīt naktī. Nu, miegs nenāk, nu, ko tu tur grozies, ko tu iesāksi. Ja tu sevišķi tev tur 10 no rīta jau gaida, tur jau ar bedžu piekārt, un tev jābūt ir, teiksim, labā formā un tā tālāk. Ja. Un tad sākās tas reāli Lietuvā. Es aizbraucu uz Lietuvu, tikties ar Lietuvas Rakstnieku savienības priekšsēdētāju Jonīnu. Uz salvetiem rakstīja pirmās piezīmes. Nē, es nerakstīju, man vienmēr dators ir līdzi. Ah. Tur man pēc tam bija tā tikšanās ar viņiem. Tur viss ļoti forši mēs sarunājām sadarbību. Viss, nu, ļoti labi, es biju priecīgs. Pēc tam tur gāju pa Viļņas to centru, pasēdēju kaut kādā krodziņā. Un tad tur pie tās kas viņi tur saucās, katedrāla, tā lielā baznīca. Man tur piestūrēja divi tādi tipi klāt. Tur viens tur tiešām savu māsu piedāvāja palietot Ja par zinātnē. es nebrīnos, es zinu, kā lietuvieši dara. Es Nu, nebrīnos. jā, un es tā kaut kā tur skatījos, nu tad baigi dīvainie viņi bija, un kaut kā tā tur iekšēji nosmējos par to visu situāciju, un pēc tam aizgāju vēlāk jau uz viesnīcu, un sāku domāt, jo Haidī, nu te ir viens sižets iekšā, jā, nu saproti, jā. Aizmetnis, pavadiens, jā. Tieši tā, jā, un es tai pašā vakarā tur to sāku rakstīt, uzrakstīju to diezgan lielu daļu, un tā pa tām viesnīcām mētājoties, un beigās laukos te pabeidz. Un tā kā grāmata iznāca, tad nākamā dienā tika slēgts grāmatnīcas, jo bija tas Covid, Man ir jautājums, tu Covid laikā pilnībā pārcēlies uz to lauku māju un visu, tas tāpēc, lai tu varētu tā kā nebūt ieslodīts, teiksim, kaut kādas Rīgas dzīvoklī, kad gribēji būt to lauku, to plašumu, pļavu un tās tirnas, kas nāk tur ēst pie tava loga. Tu tajā laikā pārcēlies vai jau pirms tam? Es nopirku to māju kaut kad tajā brīdī, kad es sapratu, ka es rakstīšu. Un tad nu, dzīvoklī rakstīt, nu, tur ir jābūt ļoti stipram raksturam, lai tu rakstītu. Tā kā kaut kāds kārtējais kaimiņš urbis ienāca caurums un kaut ko tur remontē un Vai skrūvē. čīkstina atspērs, vai lamājās, jā? Nu, atspērs, nu, tas mazākais, bet šie remonti ir Jā. briesmīgi. Remonti un arī veļas mašīnas, kas skan Jā. cauri visiem stāviem, nu, tas ir diezgan neiespējami. Nu, tajā laikā es nopirku tādu vecu māju, viņa bija ļoti remontējama, pa lētu naudu. Un principā toreiz tā izvēle bija, jo te nav mobilā telefona zonas, vismaz nebija tajā laikā. Nu, Pastāst, kurā pagastā tu nopirki? Matīši vai kas tev? Tie pie Igaunijas te robežas, tie ir, es pat nezinu, kas te tagad ir Valmieras novads tagad skaitās. Valmieras novads, bet kaut kur tur tā kā pie pašas robežas, jā, es saprotu.
Jā, tā kā, ka tuvākā vieta Ramata laikam, jā, Ah, tas. bet tev tā dabas tuvums, tas būtībā tā, ka to izēj ārā pie koka, un tad tev arī labi domas raisās, es saprotu, jā, teiksim, kaut kur apsēdies, vai tur, nezinu, savā pagalmā vai zālā, jā. Zini, nu, es neesmu no tiem, kas nu, sapņo kļūt par zemnieku, vai jau kad to ir sapņojis, vai ka man tur tas dabas tūms, ka es tagad apkampšu savu ozolu, jā, nu, un tad man tur ļoti domas raisīsies. Tā galīgi nav, bet nu, te ir vieta, kur es labi jūtos, un nu, jā, tā daba nospēlē kaut ko, un nu, teiksim, tas muļķīgais, romantiskais naivums jau, zin, kas pilsētniekam laukos, nu, te vienmēr jāskatās. Nu, te, tu vari ērts te savākt, ja, te kādreiz man stārķis te arī liksdā ir, bet tāpat pagalmā kāda čūskieliena, ja sevišķi, kad apkārt tagad viss mežs zāģē, ja. Nu, tad praktiski tā, nu, man te nekādas lauksaimniecības nav, un par fermeri es nekļūšu, un nevienu brīdi neesmu tāds, Nu, bet visu laiku remontos strādāt jāiegulda ir naudu. labi. Nu jā, visu laiku jau ir jālabi kārto un jāgulda remontos Nu, noteikti arī visu plus, laiku. jā, nu, māja veca bija mājai, tad, nu, īsti nebija ne pamata, nekas te, īstenībā šausmas bija, tā kā sāka remontēt vienā brīdī, likās, ka, nu, droši vien lētāk būtu bijis nojaukt viņu un pa jaunam uzcelt, bet es esmu priecīgs, ka vienu daļu tagad jau esmu sakārtojis, bet tas savā ziņā hobijs, nu, trenažieru zāle, ja, kāpēc tev iet tur svars cilāt, ja tu tev vari maisīt betonu ar lāpstu, ja. Nu jā, teiksim, bet tev, tu, tev tā kā darbistā, bet tev pie loga, tur, es nezinu, tev tur ir tavs grāmatplaukts ar kaut kāda uziņu literatūru vai literatūras teoriju vai kā tad tev, nu, Kā priekš kam man literatūras teorija, ko tu es domā, es tur nezinu, gribu izlasīt, nu? es nezinu, Zini, kā, es jau tev provocēju, mums jau tāds podkāsts ir vienkārši. nē, nu, es saprotu, jā, bet, zini, kā, es tev tiešām saku, man tajā brīdī, kad es nu, sāku rakstīt, tad es atteicos no daudzām lietām, kas man tur pirms tam bija, jā, un likās svarīgas. Tostarp arī nu, kaut kāda kritika rakstīšana pa grāmatām un tā, un es ļoti labi jūtos, ka es to nedaru un ka es varu rakstīt, un grāmatu plauktā man te kas te ir, nu, kaut kādas grāmatas, pamatā jau no dzīvokļa atvestas, te kaut kādi virsas kopot raksti un skuiņi kopot raksti un kaut kas tam līdzīgs tas stāv, bet es neteiktu, ka es esmu ieracies grāmatās, man te drīzāk ir kaut kādas vecas kasetes no kasešu magnetofonu laikiem un DVD diski un CD un kaut kas tam līdzīgs. Nu, joprojām arī klausos viņus un tā. Nu, kādreiz, kad filmu vecs paskatos tādā veidā. Bet tev radīšana notiek, tiksim, rītos, vakaros, pa nakti, kad ir tev tās aktīvās darbstundas? Ir iespēja te tikai naktī, bet, nu, diemžēl, to jau man ļoti reti kāds iedod to iespēju, ka es naktī varu. Zin kā, naktī tas jau. Visi normāli cilvēki guļ un tā, un tad, ja tev dienā jāstrādā, tad jau tu pats arī naktī neesi baigi. Bet, nu, tad, kad ir iespēja, jā, tad nakts tas ir vislabākais. Tā es saku to vienīgo liecinieku, nu, reāli, tas ir nakts romāns, nu, nezinu, viesnīcas Briselē, Lietuvā, Tallinā, kur tur vēl, jā, tur no braucieniem Berlīnē un tā tālāk, jā, Bet es arī rakstu pa naktīm un reizēm līdz 3, 4, ir īpaši proza, bet jautājums, tu arī, tev nav tā, ka tev naktī gribās otrās pusdienas, to kaut ko arī grauzu uzkot, kaut kādus riekstiņus vai čipsus vai ko, tev gribās ēst, te brīdī, ka tu raksti, vai tev negribās? Tad, kad es rakstīju sarkano dzīvesudrabu, tad es parasti beidzu ap 5 no rīta. Šeit faktiski lielākā daļa laukos arī uzrakstīt. Un tad es devos uz virtuves telpu, tur man sunim bija vieta iekārtot, un suns vienmēr bija šausmīgi sašuts, ka es tur rakājos pa leduskapu un ņēmu kaut ko ēdam. Nu, tas bija 5 no rīta. Es viņam nogriezu kādu dezes gabaliņu vai kaut ko, nu, kā kompensāciju, ka pamodināts cilvēks un tā, un jā, normāli uzkodu un gulēt. Jā, nu. Protams, tas nav veselīgi, bet jā, nu, kad tu esi nostrādājies, tad kaut ko vajag, jā. Jā, man vienmēr bija kaut kāda sausiņa vai rieksts blakus, no, lai vienkārši lai nav nekur jāiet, tu vienkārši sēdi un var uzgraust kaut ko ik pa brīdim. Man jau bija tā, ka nu, ir tā, ka tā kā es rakstu, tad man diezgan mazs tas galds un apzināti. Es negribu lielos galdus, jo tad tur baigā cūkūts izveidojās uz viņiem tik sarežģīti, ka tu nevari viņus novākt pēc tam. Bet man tāds maziņš galdiņš te ir tāds, nu, es nezinu, cik viņš, nu, 80 centimetri plats tāds. Nu, un tur dators ir uzlikts, un tā kā jau daudz vietas nav kādai krūzē padzerties kaut kas tam līdzīgs. Bet nu, protams, visādas grāmatčups.
kas nu kurā brīdī blociņi un telefoni un tam līdzīgi drāzes tāpat jau pilns. Un tam mūžīgi nevar brīvus atrast, un tad saprot, ka viņš tev uz degunu ir. Nu jā, un atklāt sakot, es izlasīju arī tavu atgaismu nopirku un izlasīju tavu to stāstu grāmatu 27. gada atgaisma, un atklāt sakot, es biju patīkam pārsteigts, ka tur bija arī kaut kāda mazliet mistika, ezotērika un kaut kāds tāds, piedod, Arno, tev tāds tā kā viedums ar gadiem nācis klāt ir mazliet. Un atklāt sakot, tur ir tā, ka bija tiešām, es sapratu, ka tur ir kaut kāds arī apakšējais, nu tāds dziļākais slānis, un tas galīgi nav vienkārši teksts. Varbūt kā tev tā atgaisma, tev tā kā tiešām norakstījās pati kaut kāds nu, domas lānis norakstījās nost, ja? Nu, tur ar atgaismu bija tā, ka es jūtu, ka es ļoti izplūstu. Ja, ka, nu, sevišķi pēc tā sarkanā dzīvesudraba, nu, tas vispār nav modelis kā mūsdienās. Tu vari rakstīt, jo ir jāraksta Man pa garu, man pa sarežģīti. Es piekrītu, ka tas ir daudziem par garu, un mūsdienu pasaulē jau 200 lapas puses ir vispār standarts, un garāks teksts nevienam nevajag. Tas bija viens, un tad vienkārši no tāda viedokļa, jebkuram prozistam, nu, to es neesmu izdomājis. To ir kāds no tiem viedajiem, lielajiem rakstniekiem teicis, ka pēc kaut kādiem romāniem ir labi uzrakstīt stāstus. Jo stāsts ir īss, tur nav nekādas muldēšanas, tur tev nevajag vazāt lasītāju aiz degunu, nu visi tie paņēmieni, kas romānā iet. Ja. Tu vienkārši koncentrē to domu un uzraksti viņu tādu, kā tu gribi. Un otra lieta, es nekad neesmu varējis ciest šo realismu. Nu, tas realisms ir licies vienmēr tāds debils, plakans un stulbs, un es vienmēr domāju, nu, kāpēc mēs uzskatām, ka mēs dzīvojam tik garlaicīgi, riebīgi un plakani un pelēki. Ja? Nu, tad, kad tu paskaties sev apkārt, visu pavēro, kas notiek, nu, arī kaut vai tepat dabā. Ja? Nu, tādā lauka mājā tu saproti, ka Fricis Bārda tur nebija neko sapīpējies tajā brīdī, kad viņš uzrakstīja lietus vīriņu. Nu, vienkārši tas lietus vīriņš tur vazājās gar klēti. Ja? Nu, tāds viņš ir. Ja? Un kaut kādas tādas lietas, nu, tad tu sāc domāt, nu, varbūt ir vērts arī par to uzrakstīt kaut ko. Un tad ir tas jautājums, kā to uzrakstīt, lai tas nepaliek par tādu, tādu lētu ezotēriku, ja, vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, jā, nu, tāda sadomāta, pliekana ezotērika, jā, lai nebūtu. Tieši tā, un lai tas, nu, tomēr rosinātu arī cilvēkus domāt par to, ka, nu, ir kaut kas tāds, ko mēs nekontrolējam, un tā tālāk, un visi tie banālie stāsti, kas mūsdienu pasaulē... Tas uzvalku šuvējs bija vienkārši ģeniāls tēls. Tas uzvalku, un tur bija tāds, tas bija kaut kas. Un tā tas arī uzbūvējās, un arī tur nekāda, nu, teiksim, bija skaidrs, ka tas krājums būs tāds, varbūt tur atšķīrās tas pirmais stāsts par to grēku nožēlošanu, bet teica, daudz kundzes man, ka, nu, šit tik smagu nevar izlasīt, un viņš tā kā izsit ārā no tā krājuma, bet atkal, nu, tūdaļ pat to grāmatu paņēma somi, tūdaļ viņi arī iestudēja radioteātrī to stāstu, ja, un prasīja, kāpēc somiem tas interesē. Viņi teica, ka, nu, viņiem vispār tā čekistu lieta ir tikpat traka kā mums, jo Somijā pilns ar tiem visiem KGB aģentiem bija un visādiem tam līdzīgiem personāžiem, un tur vispār neviens... Iefiltrēti vienkārši baigi daudz, jā. Nu, kaut kā, jā, nu, bet beigās es uzrakstīju arī to pēdējo stāstu, kurš, manuprāt, ir ļoti viegls, un ja tu vēl paklausītos to muziku, kas tur pieminēta, tad tu saprasti, jā, un arī tas grāmatas vāciņš vienkārši tāda Provence, tāda lauku māja, ritenis, un nu, tas vāciņš arī ļoti izdevies, jā, tāda. Vāciņš īstenībā ir mana fotografija vienā aizā, Krētā nofotografēja, tur tā vieta tiešām bija, nu, kur viņš tur tai sapnī, tur iet, tur lejā pa to aizu un viss pa to taku. Tur, nu, tāds tas ceļš tur bija. Nu, jā, ja teiksim, bet tā ir viena no retajām reālisma epizodēm vai reālās pasaules, bet kad tu viņu apdarini, viņi jau arī sāk izskatīties stipri labāk. Nu, man vienmēr tas, ka, piemēram, Markes, kā viņš tur pārvērš to, ja, to vienkāršo ikdienu, vai Mo Jeņs arī, starp citu, ja, tas ķīniešu Nobel prēmijas laureāts, nu, perfekti, ja. Viņam tur kaut kāda kolhozniece uzlido kokā vienkārši un sāk kūkot, un tas brigadieris tur deso pakaļ, tur lien zemē, nu, iedomājies tā situācija Ķīnas kaut kādā kolhozā, ja. Jā, es saprotu.
Tā kā, jā, nu, Mauceduna laikā kaut kur tur saknās revolūcijas laikā, jā, kaut kādā. drusku vēlāk, laikam, Nu, viņš tur bet vienalga, nu jā, nu tas. tieši tā, nu, tā kā, nu, Jo runāju par to sociālismu, par to realismu ir tas, ka tas ir, kas ir mums ir tas, mēs esam inficējušies no tā sociāliskā realisma, no tā, kas mums tika uzspiests, jā, un tajos 50 padomu gados, un man liekas, ka tāpēc tā literatūra turās pie tā, nu tāda, kā tu saki, paredzama primitīva realisma. Saprot, nu, būtībā jau tas, jo moderni cilvēks jau uztver pasauli diezgan daudzplākšņaini. Mēs saprotam, ka pasauli tur ir paralēlās realitātes, ir kaut kādas smalkās pasaules, mēs saņemam inspirācijas. Nu, kāpēc uztvērt to visu plakani, vai neteiksim, tur kaut kādās šaurās kategorijās? tur jau, man liekas, tā problēma ir tikai viena, ka mums ir šie stereotipi dāsni iedēstīti smadzenēs, un mēs joprojām dzīvojam, un tajā brīdī, kad es to pie saviem studentiem, tajā laikā, kad pasniedzu ekonomikas kultūras augstskolā, tur par medijiem, tur iesācējiem visādus stāstus. Tad ļoti labi vēroju, ka jauni cilvēki stipri citā vidē auguši un tajā brīdī, kad viņiem par kaut ko ir jāsāk runāt, kas notiek sabiedrībā, vai, nu, teiksim, mēģināt izskaidrot to, kāpēc mēdī tur reaģēja tā, kā viņiem liekas, viņi pēkšņi runā tādos stereotipos. Tā kā mana vecā mamma tā nerunāja. Tas ir pilnīgs Nu, ārprāts. kā, Biju kā, kā, šokā. jā, kā fabriku poļitruki tādās štampos kaut kādos Jā, iedēstītos, jā, 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 jā. pilnīgi. Nu, tieši tā, nu, zin kā, tu vari ticēt, neticēt Dievam, nu, tev vienmēr ir izvēle, ja, tas nav tā, kā tur, teiksim, ja tu netici, tad tev sadedzina, vai ja tu tici, tad tev aizsūta uz Sibīriju vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, bet vienkārši kā var neredzēt tās visas lietas, kas notiek apkārt, ja, nu, tur paskaties uz savu dzīvi, tu nesaproti, nu, tieši kā Bulgakovs teica, nu, ķieģelis nevienam tur uz galvas tāpat vien nekrīt, bet tavi visi soļi un visi tie cilvēki, ko tu satiec un dzīves pagriezieni, nu, ne jau tu pats viņus izvēlies, nu, tev kaut kā tā dzīve vada un noliek tai vietā, nu, ir kaut kāds, nezinu, liktenis vai kas tas Jā, ir, nu, ir kaut kādas vadlīnijas. Es saprotu, ka īstos cilvēks tev piespēlē, īstās situācijas tev piespēlē, un tev pat arī īstajā brīdī tu uzņemies atbildību, un tas tev kaut kur noved pie kaut kādiem amatiem vai statusiem vai situācijām. Tas viss tāds notiek. Kādreiz, kādreiz ir arī tas, ka tiešām iestājās ritīgi melnā strīpa no ārprāts, ja, bet patiesībā tā strīpa iestājās, jo Tā ir tas pārēja. Tā ir pārēja starp kādu vienu. izdeju uz citurien. Tieši tā. Nu, ja? Jā, Nu, labi, mēs vēl tagad noslēgumā parunāsim par taviem Veidenbauma situācijām, ņemot vērā, ka Veidenbaums ir arī man ļoti tuvs, un Lībija Volkova, kad viesojās vidusskolā, man liekas, ka 10. vai 11. klasē, tad es ar viņu parunāju, un tad viņi teica manai klasē, ka šis ir jaunais Veidenbaums par mani, par to, ka es tajā laikā rakstīju dzējoļus, tāds liecīgs buntaunieks tāds biju. Bet nu, tas bija tas kompliments no Lībijas Volkovas, bet es arī esmu bijis tajos kalāčos uz tiem sajietiem, un arī tā mazā gultiņa, tā mazā pirtiņa, viss tas miniatūrais, kas tur ir, un tā aura, un kad viņi bērnībā ir tomēr spēlējušies kopā ar Pāvilu Rozīti, kas ir tur dzīvojis dažus kilometrus tālāk, ja, un es teikšu atklāti, es lasīju to grāmatu ar baigi lielām cerībām par Veidenbaumu, un man palika tik ļoti žēl Veidenbaumu, kā viņš tur mirst, un kā Sāk raudāt, cerams, nē. Es 20. vai 25. lapusē vienkārši neizturēju. Es sāku raudāt, es tālāk nevarēju. Es vienkārši nespēju, man tas likās, nu, es tā tik ļoti pieslēdzos tajā viņa situācijā, ka man palika pārāk žēl. Man nebija distancētība. Nu jā, un tāpēc jautājums, vai tas bija tev apzināti, ka tu gribēji cilvēku saraudināt, vai tu spēlēji uz sentimentālām lasītājām, vai kāda bija tā? Jo tā maniera tu tāda ir, ka tu saraudini. Nu? Nu, zini, man pašam īstenībā baigi riebjās tādi raudinātāji, un mēs tur pirms tam vēl ar Laimu Muktupāvelu runājām, Laimu Kotu atvainojos, tagad jāsaka tā. Nu labi, Kota tavu strīpiņu Muktupāvelu, jā. Viņas to romānu par eglīšiem, tur Vācijas periodā, to, cik viņi viegli un gaisīgi ir tās šausmas tur ielikusi. Man liekas, ļoti labi tā grāmata ir. Super, jā, tā tiešām, jā. Tad es sapratu, pēc tam jau, ka es nevarēšu tādu grāmatu uzrakstīt, jo man ir jāsaprot viena lieta. Tas Džeks vienkārši mir, un viņš to zināja, ka viņš mirst. Ja. Ka viņam mazi palicis, jā, to viņš saprat, jā. Un viņš kaut kur, es domāju, es nezinu, kurā tērbatas kursā atskārta, ka viņam ir tuberkuloze, un tas arī, tad ir tas stāsts, ja, viens brūk kopā un vaimanā, ak, es miršu,
un dzīvo 60 gadus pēc tam, ja, kā dažkārt kaut kur rados vai draugos ir manīts, ja. Jā, tie Un čingstētāji, jā. cits atkal, nu, kaut kā saņemās un dara un mēģina iet to savu ceļu. Un Edvards bija tas savu ceļu gājējs. Tad, kad vajadzēja nu, izstāstīt to viņa stāstu, man bija pirmais mērķis, un tas bija galvenais mērķis. Man Žiliņš pārmet, ka tur vajadzēja kādu seksu ainu ielikt, būtu foršāk lasīt vai kaut ko tam līdzīgu pēc tam. Un vēl viens otrs to ir teicis, ka es tur tā kā Viņam Kārlis ir daudz naudas nebija aizsūtījis, lai viņš varētu pie Terbats meitenēm ietikt Nu, tik ļoti. pie tām viņš būtu varējis aiziet jebkurā laikā, es domāju, bet saproti, nu, man gribējās izstāstīt to storiju absolūti, nu, cik vien var reāli, ja? Jo baigi daudz melu par viņu bija. Un tas man šausmīgi Padomu kaitināja. propagandu, padarīja padomu propagandu, viss tas, jā, tas viss, kas ir Tur revolucionārais īstenībā dzejnieks, jā. īstenībā ļoti interesantā situācija, jo šis ir vienīgais gadījums, man liekas, mūsu kultūras vēsturē, kad viens rakstnieks par viņu uzraksta romānu, kurā viņš pat nav galvenais personāžs, bet dažas nodaļas viņam tur ir veltītas. Un šī rakstnieka rakstītājs pēc tam diktē visiem pētniekiem to, kāds bija Veidenbaums. Un mēs, nu, protams, tas ir Andrejs Upīts un Plais mākoņos. Ja? Un tā Upīša, nu, Upīts vispār ir ģeniāls kā rakstnieks, bet viņš tādas nelietības tur sarakstījis savās grāmatās un tik daudz cūcību izdarījis, ka nu, tas vienkārši var es domāju, reizēm mironu nokaitināt, ka Jā, tur bet lasa. smaidoša lapa vai sīviete, viņiem ir ļoti labi romāni, vai zelts, vai kā, nu ir spēcīgi, jā. Nu, tur jau arī tur bija ļoti interesanti par to pašu sievieti, ka viņš tur lauzās modernismā iekšā, kuru Jā, viņš jā. pēc tam nolādēja. Nu, bet no viņa modernists arī neiznāca. Nu, kaut kā tā, bet šī Bet par gadījumā Veidenbaumu. konkrēti par Veidenbaumu viņš uzlika visus standartus, kam tur ir jābūt, un nu, tu pēc tam pamēģini. Es domāju, tai pašai Līvijai Volkovai tur baigot drosmi vajadzēja, lai runātu pretī Andrejam Upītim, tu iedomājies. Ja? Un visi vilki, un arī tagad, kad es uzrakstīju to pirmo romānu, arī sākās ar to Andreju Upīti lasīja. Ja? Tur Andrejs Upīts, nu, es tev varu konkrētas vietas stāstīt, kur viņš fleitē tajā grāmatā vienkārši. Un, protams, ka arī tur viss ar to, nu, to Veidenbauma aizraušanos ar to sociālismu, ja, ka viņš tur gandrīz proletariāta pravietis un kaut kas tam līdzīgs. Bet, nu, viņš tur vienā brīdī, kā visi džeki, nu, normāli aizrāvās, bet nu, gāja Vai tālāk. aizgāju uz kādu vienu to pulciņu, vienu sanāksmi, vienkārši kaut ko palasīju, nu tas taču neko nenozīmē, nu tieši tā. Nē, nu, viņš vairāk bija aizrāvies, bet tas bija īstenībā vairāk vēl Rīgas periodā, kad viņš tajā ģimnāzijā mācījās. Jo viņš tur arī bija sarakstījis to manuskriptu, kas tur tika slēpts klētiņā bez nosaukuma ar norauto pirmo lapu. Viņš, protams, rakstos ir publicēts, kur viņš pārstāsta to sociālistu. Viņš tāds kompilators ļoti labs bija un prata nokompilēt latviešu valodā kaut kādus vācu vairākus tekstus. Viņš jau arī kaut kādas izliktušas brošūras rakstīja kaut kāds, lai piepelnītos naudu, kaut ko tur sūtīja, jā, kaut ko. Šito jau viņš neko nevarēja nopelnīt. To vispār neizdot viņu cietumā ielikt. Ja tur kāds šito atrast viņa mājās par to manuskriptu. Tas jau būtu uzreiz aizliegtās literatūras sarakstā. Bet nu, jā, nu, man tā ideja bija, nu, kā šo visu izstāstīt un kā izdarīt. Un tad tur kalāčos ļoti daudz visādu tādu jocīgu liecību par Veidenbaumu, kas arī rakstīts jau padomu laikos. Nu, tur vienkārši tā kā padomu laikos Pagaid, vajadzēja. drīkst precizēt, tas nozīmē, ka tie muzeja darbinieki kaut ko piedzējoja, kaut kādas dīvainas liecības. Darbinieki to nepiedzējoja, bet tur kaut kādos 40. gadu beigās, 50. gadu sākumā, tāpat kā vāca folkloras materiālus, tāpat arī māca Staigāja pa liecības. ciemiem apkārt vienkārši kaut ko. Nu, jā, un tie vietējie tur rakstīja un stāstīja, nu, tā kā tajā laikā vajag, un viņi man ļoti atgādināja, man bērnībā bija tāda grāmatiņa Valoģis bērnība, viņas saucās par Es zinu, esmu lasījis. Pirmajā klasē viņi dāvināja visiem. Jā, jā. Tur Mazais Uljānovs, tur zaķu draugs un kaķu draugs Zinu, jā. un suņu draugs. Nu, tāds ir. 70. gadu vidus, jā, bija jālasa. Jā, nu, bija tāda skaista grāmata, un drusku tās liecības atgādinājuši to grāmatu. Nu, un tad tu sāc domāt, ko ar to visu iesākt, un tad es tā ļoti mēģināju noskaldīt nost visu to, kas tur varētu būt safantazēts, un atstāju tādu primitīvu karkasu, nu, kas tāda ideja bija izstāstīt par galveno. Un otra lieta,
Nu, tā kā nekādu to dokumentu jau īsti nav un daudz ko pierādīt nevar, tad bija tas, ka viņš nu, tiešām jau ir mirstošs cilvēks un viņš atcerās tur gultā gulēdams, kas ar viņu noticis. Ja? Un tas bija veids, kā izstāstīt to, kas notika viņa dzīves laikā, bet es nevarēju tajā grāmatā nekādu iebāzt to, kas notika turpmākos 6 gadus, un tāpēc ir tā Kārļa grāmata. Jā, par to Tā mēs vēl viņa parunājam. Man jautājums, bet par to bērniem, viņam tad bija tā, viņam tomēr bija līgava, ja, un tomēr bija arī nopietnas attiecības. Es tā saprotu, ka tu kaut kur minēji kaut kādās intervijās, ka viņam bija tomēr, ja viņš būtu izdzīvojis, tad viņš būtu apprecējies, ja? Nu, es nezinu, vai viņš būtu apprecējies. Es domāju, ka nu, viņa Olga jau to droši vien ļoti būtu gribējusi. Varbūt viņš to arī būtu izdarījis. Un katrā ziņā, nu, ja Olgas tēvs viņam deva naudu studijām, aizdeva vai dāvināja vai sūtīja, nu, tur tā nevar arī īsti viennozīmīgi saprast no tiem dokumentiem, tad, nu, tad acīm redzot, viņi tur par notiņu uzskatītāji un Rūjienas mājā, kur viņš viesojās. Nu, tas jau arī nu, bija tā kaut kā. Nu, no vienas puses bija tā skaistā leģenda, ka tā meitene nomira gadu pēc tam, un tad teica, ka tur Edvards atjājas viņai pakaļ baltā zirgā, tāpēc tur ir tas par to bruņinieku, ja tur tas tā grāmatā arī. Bet reāli viņi nomira gadu, un tur kaut kādas dienas, nu, nebija precīzi gads, nu, tur kaut kas tāds, bet, nu, tas stāsts tur, nu, viņš īstenībā ir, nu, protams, viņš ir skaisti apušķots, tur Rūjienas pusē viņi vispār ļoti iecienījuši. Stāsts par nelaimīgām mīlestībām un apušķot, un tad tur kaut kā viņus tur tiražēt. Ja, nu jā, bet runājot par Kāļa grāmatu, es īstenībā viņu paskatījos bibliotekā, es vēl neesmu līdz galam, es tā pa diagonāli palasīju. Man patīk, ka tu tur neraudini, ka viņi tur tomēr tā kā pirmajā personā, viņš tā kā parāda to savu dzīvi, un tā ļoti ticami un izjusti, un tā var teikt, tā kā tas varēja notikt. Tā kā es saku tādā ziņā, no šiem diviem romāniem man tā Kāļa grāmata ir tā kā favorīts. Ja, tā kā es tā kā saku. Tad jautājums, kā tu tomēr tā Kāļa grāmatu arī tomēr ieguldīji, ka tu saki 3 vai 4 mūža gadus, jo tomēr tā starpā ir tie gadi starpā. Un tev tas tā kā tas mini cikls, jeb tā diloģija, tev tā kā nelika mieru. Es tā saprotu, tev tas bija jāizdara, kā tu jūt kā iekšējo pienākumu to visu. Nu, savā ziņā, jā, nu, tad, kad tu parasti grāmatu pabeidz, sevišķi romānu, tad viņš tā vienā brīdī smuki, nu tā kā tu datoru tīri, un viņš griežās tur tās bumbiņas, un viņš aizlido un dzīvo savu dzīvi. Ar Eduardu bija pilnīgi skaidrs, ka nu, viņš tur nekur nav aizlidojis, tepat viņš blakus istabā sēdēja, un tad es sapratu, ka ir tā Kārļa grāmata vajadzīga, lai izstāstītu to stāstu. Nu, saprot, nu, būtībā tai Eduarda dzīves laikā nu, nomira students. Viņu ielika baltā zārkā, viņu apglabāja. Viņš nebija dzejnieks. Tas laurlapu vainags, ko tur atveda, nu, tas viss ir ļoti skaisti, bet kā dzejnieku viņu gandrīz neviens nezināja un nepazina. Kurš viņu Nekas jau nopietni nebija iznācis, un tur pēc tam tā Nekas tirāža tikai nebija. tad. Jā. Nevis nopietns, bet nekas nebija. Bija viņa atzējojumi daži. Vienā žurnālā, man šķiet, tas bija Austrums, un varbūt arī mājas viesība, bet man liekas, ka tas vienkārši tagad jau sāk jukt, bet tur bija dažas publikācijas. Nu, un, nu, turklāt arī, ja viņš bija parakstījies kā E ar dubultu V, nu, tad tas labs jautājums, kas tas tāds par E dubultu V, ja? Nu, taču neviens viņu nepazina, ja? Un tad tur dažās bija, ka Edvards Veidenbaums un tā, bet nu, man vienkārši tas man arī visu laiku no tās. Saprotu, ka tur rakies pa to padomu, to veidenbaumoloģiju. Man šis jautājums kaut kā, nu, es nesaprotu, es nepratu viņu noformulēt, tā varētu teikt, bet tad es vienā brīdī sapratu, nu, hei, nu, bet, nu, taču tur nekā nav, ja, tur kaut kas pietrūkst tajā stāstā. Un tad es sāku cilāt to tālāko stāstu, un tad, protams, Kārlis uzpeldēja. Viņš jau gan visu laiku bija klāt. Ja? Nu, kā sabiedriskā attiecība menedžers, kā mecenāts, kas saka, nu, visādos Viņš veidos, reāli jā. Viņš reāli saprata, ka viņa brālis ir ģeniāls, ka viņš ir nu, tiešām izdarījis kaut ko lielu, un viņš domāja, kā to tagad dabūt tālāk. Un tas, teiksim, tā viņa situācijā un naudās tur nemaz tik vienkārši nebija. Viņiem bija saspringti, viņam tur nebija ļoti bagāta saimniecība, jā, viņam bija diezgan saspringti. Pagaid, lai nozvan šitas man te pulkstenis dārg diezgan skaļi. Tur bija īstenībā bija tā, ka jau 3 zvani, ja? Jā.
Vajadzēja nosēsties citā vietā, vienkārši nedomāju, ka tik Būs ilgi labi, mēs mēs sēdīsim. jau tūlīt nopaļosimies. Jā. Stāsti, jā. Nu, atsagot, bija tā, ka tās mājas, ko viņš dabūja mantojumā 11 gadu vecumā, nu, puika mazs, nu, īstenībā, ja. Tur bija tā kā vispirms aizbildņi, tur bija diezgan sarežģīti tas viss. Un tur strādāja visādi, nu, tur paņēma kaut kādu pusgraudnieku kalpu, kas tur kaut ko tur apšiverēja. Bet, zin kā, kad svešs tavā mājā Nu, strādā, kaut ko izvazāja, jā, nu, varbūt arī. nav nopietni, jā, un tā māja, jā, nu, principā tur tajā viņa mantojumā arī ir ļoti labi rakstīts, ka, nu, viņam tur jādod tik un tik rubļi tam un tam, tur vienam, otram, piektajam, un tas kopējais tur kaut kādi 3000, kas, nu, vienkārši ir pa maz, un ka viņš pārņem visus parādus. Parāda summa nav minēta, bet pilnīgi skaidrs, ka tie parādi bija. Un tas Kārlis tajos pirmajos gados, tā kā viņam pienāca tie 18, un kad vajadzēja, nu, viņš varēja, nu, tā teikt, bija nu, pilntiesīgs saimnieks jau, viņam šo visu vajadzēja kārtot. Un tur bija tā, ka nu, vai tu ēd un samaksā kādam, vai tu ēd un nesamaksā reizēm tās situācijas. Bet Kārlis bija ļoti, ļoti apsviedīgs. Viņš tiešām uztaisīja baigo revīziju tajā mājā un saprata, ko tur darīt un kā tur darīt. Un uztaisīja viņu būtībā par tādu, vienu ļoti lielu, gandrīz vai paraugu saimniecību. Nu, tas varbūt tā bišķi skaļi skan, bet katrā ziņā tā māja bija skaitījās turīgas, bagātas un tā tālāk. Un viņam arī labi gāja. Viņš īstenībā baigi mūsdienīgi. Viņš tos pašus kokus un mežus tur tirgoja un pirka cirsmas. Jo toreiz arī bija izsoles. Gandrīz kā mūsdienās. Tikai tas, ka toreiz tur ar rokas zāģi zāģēja un ar cirti. Tagad tas viss notiek mehanizēti. Nu, viņš Jā, taisīja ar divu roku zāģiem, nebija motorzāģi, bet divu roku zāģīši, jā. jā, divroku zāģis. Katrā ziņā ar visu to viņš tur labi pelnīja un tā. Bet Kad tu no viņš tās izrādes arī ietekmējies, ko daudz viņš uztaisīja, tie divi Kārļi bija tā izrāde, tu no viņas arī kaut ko iedvesmojies? Zini, es tās lietas jau pamatā tajā brīdī tā kā puslīdz nojautu un zināju. Es neteiktu, ka es tur ļoti ietekmējos, bet Bet es izrādi iespaidīgi, arī tā paplašina to skatījumu, jā. Viņi īstenībā pirms tiem romāniem izdarīja kaut ko ļoti līdzīgu, jā, un cepuru nost. Un katrā ziņā tā ļoti, ļoti labi tāda. Žēl, ka viņa tikai bija tajā Dailes namā un ka tas nebija uz kaut kādu lielāku skatu. Katrā ziņā novēlu visiem viņu noskatīties, jo, ja kaut kur ir iespēja kādā video atrast, jo Viņš viņi man liekas, ieraksta. viņš man liekas, ka gāja tajā Covid laikā kaut kādā internetā, viņu varēja kaut kā tur redzēt. Jā, bija tur. Katrā ziņā tur bija ļoti daudz arī tādas lietas, jā, un tad, o, teiksim, viņi tur bija pacēluši kaut vai to pašu, to Kārļu, to meiteni, to Almu Killeri, ja, kur tur daudz apšaubīja, ka tādu vispār vēl ar uzvārdu Killers, ja, zin kā, baigi jocīga dāma, bet reāli, tas bija viens krodzinieks Killers, un tā bija viņa meita, un viņa bija arī krogā uzaugusi, un tāpēc te Kārņa mātei, Mārietai, bija šausmīgi iebildumi pret to meiteni, jo viņi jau krogu uzskatīja par tādu malku māju. Teiksim, latviešu valodā diez vai spēcīgāks vārds tur ir, un Bet krodzinieku krogi meita. bija pa ceļam no baznīcas uz mājām, tā kā tur krogi, jebkurā gadījumā pārtvēra zemniekus jau atgriežoties svētdienā pēc Es dievkalpojuma. nezinu, vai pārtvērt. Tajā laikā jau krogs bija kā tāda birža, Sanākšanas, jā, tāda sanākšana, jā. biznesa institūcija. Ja? Tad patiesībā gribēja pārdot lopstu, gāju uz krogu, tur kaut kāds ceļojošais tirgotājs iebrauc, viss darījumi tur notika. Ja? Neviens jau tev nelika tur pieķeselēties līdz lopam, ja? Izdzērt to špicglāzīti šnabi, tur noslēdzot darījumu un gāja mājās. Bet nebija Nu, jau es tur saprotu, ka tev pārtrauca. Tad tā izrāde bija divi Veidenbaumi, man liekas, vai ne? Tā viņi saucās tā, man liekas, ka tie, kas meklēs, man liekas, ka bija divi Veidenbaumi, es samalojos, ka divi Kāļi, divi Veidenbaumi, man liekas, ka bija, ne? Man šķiet, arī, es zinu, bet tas ir jāpaskatās Nu, jā, precīzais jā. nosaukums internetā, jo es viņu arī redzēju kaut kad, jau ļoti sen atpakaļ. Man liekas, es vēl nebiju grāmatu uzrakstījis. Jā, jā, tieši Es tā. saprotu, jā. Nu, Nebija labi, tad, izdevums grāmatu, es sēdēju un rakstīju, un kaut kas tur bija, beigu es neatceros to stāstu. Man šķiet, vēl labi, tad Rubens. man pēdējais jautājums, jo mēs jau stundu pļāpājam. Arno, kāds tev ieteikums taviem lasītājiem vai potenciāliem lasītājiem,
Kāpēc būtu jālasa, jāiepazīst plašāk tava daļdarbi, un ar kuru grāmatu iesaki sākt tie, kas varbūt vēl neko no taviem darbiem nav lasījuši, kas nosīs šo podkāstu un domās, ar kuru grāmatu tad sākt iepazīt Arno? Grūti pateikt, ar kuru tas ir atkarīgs no katra lasītāja gaumas. Kādam varbūt patiks manas bērnu grāmatas, kādam viņas varbūt nepatiks, kādam gribēs trilleri, kāds gribēs kaut ko nopietnu, paraudāt par Eduārdu. Kaut gan es tiešām nebija mērķis nevienu saraudināt. Īstenībā vienmēr nērti jūtos, ka man cilvēki saka, tu neesi vienīgais, ka reāli meitenes nākušas klāt, un es sāku raudāt un raudāju visu dienu apmēram tā. Bet, atkal no otras puses, ja ir izdevies kaut ko tādu uzrakstīt, nav jau arī ko tur, teiksim, taisnoties vai kā. Tā dzīve ir, un kādreiz tā dzīve ir baigi nejaukā mums. Labi, bet tu skaties, tā optimistiski skaties uz latviešu rakstniecību, uz mūsu rakstnieku potenciālu gan Latvijā, gan pasaulē, vai tu skaties tā rezervēti? Zini, ja latvieši būtu lielāka tauta, ja Latvijā būtu normāls grāmatu tirgus, es skatītos droši vien optimistiski, jo es esmu optimists pēc dabas, bet es redzu to reālo situāciju, un tā reālā situācija Latvijā nav laba. Pirmkārt, mums ļoti samazinās lasītāju skaits, otrkārt, mums samazinās bērnu skaits. Nebūs bērnu literatūras. Tad, kad viņi izaugs, tad nebūs lasītāju pieaugušo literatūrai. Un ir viena lieta, kas, iedomājies, ja viens Latvijas sieru ražotājs vai piena ražotājs vai sviesta ražotājs jūt, ka viņš ir apdraudēts, tāpēc, ka tur kaut kāds poļu vai ukraiņu sviests nāk iekšā vai vēl kaut kas, viņš taisa protests, viņš saka, mīļie ļaudis, atopieties, mēs te bankrotējam, pērciet Latvijas preci, ja? Ir visādas zaļās karotītes, kaut kas tam līdzīgs. Un tu esi kaut ko dzirdējis, ka latviešu rakstnieki kādreiz teikt, mīļie ļaudis, atopieties, nelasiet tulkoto literatūru. Tad, kad es tiekos ar lasītājiem bibliotekās, es to saku, bet es to saku privāti no sevis tikai. Jā, bet tu saproti, ka mēs jau visu laiku konkurējam ar to lielo valstu literatūru. Kuriem ir mārketinga budžeti, nāk līdz kampaņas un vispārējais, jā. Kur arī, teiksim, autoros ir ielikts diezgan liels darbs. Tas jau, ka mums te notiek viss mežonīgi, un neviens tev nekad nevar pateikt, kā pareizi uzrakstīt, vai tev nepateiks. Redaktors, zin ko, šitās 3 nodaļas izmet ārā, viņas ir liekas, ja. Man viens redaktors tikai tāds ir bijis manai pirmai bērnu grāmatai, ja. Bet mums nav cilvēku, kas arī veido to tā profesionāli gudri tādā tirgus sliedēs. Mums ir ļoti daudz tādu, jā, mēs tur ķap kaut ko tur sataisam, var šitā liela brīvība. Bet kādreiz ir jāpaklausās arī to cilvēku teiktajā, kas saka, šo nevajag lapas pušu skaitu, nevajag tik lielu vēl kaut ko. Protams, ka tas tā kā no vienas puses baigi ierobežo brīvību, bet te jau arī daudz klaigāja par tām abām sērijām. Gan es esmu, gan mēs Latvija. Ja? Labi, bet tur bija arī kultūra kapitāls, tomēr bija kaut kāda atbalsta, tur bija kaut kāda projekta sarakstīta. Tas vismaz pēc kaut kā izskatījās, vismaz tā. Vienots dizains, vienots koncepts, jā, un autoriem iespēja arī. To romānu sērijā tas vispār bija diezgan labi, bet es tad varbūt podkāstu tad beidzu pasakt tev paldies, mēs vēl varam pēc tam papļāpāt ārpus. Paldies, Arno, par viesošanos podkāstā. Es to podkāstu tad šodien ar šo arī pieliekam smuku punktu. Bet es tev vēl beigās gribu pateikt, ka tomēr lasīt vajag, zin kā. Tas stāsts jau nav par to, ko tas cilvēks izvēlās, vai Junzi, vai kādu ārzemju autoru, vai